28. marts. Diena dabai draudzīga sēstnieka dzīvē. Interesants veids, kā ietaupīt ūdeni. Rūpējies par dabu un neļauj tai nosmakt plasmasas maisiņos. Arī plasmasas pudeles veido lielu dabas piesārņojumu. Veido dabīgo kompostu, lai bagātinātu augsni piemājas dārziņā. Pirms došanās prom, neaizmirst izslēgt elektroierīces, kuras neizmanto. Arī tās patērē elektrību. Velospēds ir dabai draudzīgs transporta līdzeklis. Ļauj elektroierīcēm dzīvot otru mūžu un nodot tās vietējā atkritumu šķirošanas punktā. Čau! Kur esi? Es esmu pie ezera. Labi, es nopirku desas, es sagaidīšu pārējos un mēs braucam. Labi, tad es ielikšu no sākuma ezerā. Labi, tiekamies. Labi, čau! Nepiesārņo dabu. Cilvēkam dažreiz mēdz būt sīvēni. Vajadzētu iekurināt uguns, kur Katrīna varēs? Kādam čakās? Jā! Nav paņemts. Lūdzu? Mēs ārkotim labāk. Jā, pareizi tev teicu. Sērkociņi dabai nodara mazāk kaitējumu nekā šķiltavas. Nu, ko Saustriņa savācam izkast? Jā. Davai. Ir kādam izkast? Jā. Var visu ir padomāt. Te. Pēc piknika neatstāj uz zemes savus atkritumus. Jā, redz, var izmest. Vakars, 20:01. Vai zināji, ka ekonomiskās spuldzes enerģijas patēriņš ir 4 reizes mazāks nekā kvēls spuldzei? Tagad arī es esmu gatava zemes stundai. Tiekamies mākslas telpā Mala, sestdien 28. martā 20:30, lai kopīgi ļautu zemē stundu atpūsties.